Es laikam tos vācu inženieris mūžam nespratīšu. Pastāstiet man, kāpēc ir jāpaņem 4-cilindru pumpadūžu motors, kas ir visnotaļ normāls motors. Viņš ir jāapzāģē, pa vienu cilindru jāuztais kaut kāds 3-cilindru kroplis, jā. Un lai viņš kaut kā normāli vispār rūktu un nekratītos, ir uztaisīta vesela kosmosa sistēma, tur apakšā ar balansēšanām, vārpstām, kaut kādiem atsvariem pie kloķenes skriemeļa, kaut kas tur pie spararata, man liekas, vai pie sajūga diski ir uztaisīts. Nu, kāpēc? Nu, ko iegūst? Nu, šitas ēd 4,5, nu, pumpadūšas 4-cilindru ēd šitajā pašā mašīnā droši vien, nu, es nezinu, 5 litri, nu, puslitru ieguvām. Un kas no tā viss ir uztaisīt veselu sarežģītu sistēmu apakšā, kam klāties nost? Brīžiem šito es nesaprotu. Man ir otrai mašīnai ir 3-cilindru benzīnieks, nu, tas ir izcils vienkārši mēsls. Viņa ķēdi viņi ir uztaisījuši. Iedomājieties, tie velosipēdi ķēdi galā. Viņa, nu, burtiski velosipēdi. Un viņa izstiepjās, nu, pilsētā braucot, viņa 100,000 nenovalk. Un lai viņi nomainītu, teiksim, tas tā kā diena pret nakti zobeni. Lai to stulbo ķēdi nomainītu, kas velk mazāk bez maz pa zobeni, ir jānoņem viss tas te motora priekšpuse, jānoņem apakšā karteris. Visi zobrati jāmaina, jā. Tas ir vienkārši murks kaut kāds. Un tas tikai tāpēc, lai es nezinu, ko pat ietaupītu. Jo reāli viņš, tas 3-cilindru benzīnieks, viņš ēd tikpat, cik man Seat 1.6 4-cilindru motoru. Nu labi, litru mazāk viņš ēd, viņš kaut kādu 6,5 ēd. Bet es tur neredzu nekādus jēgu, lai tas motors benzīnieki būtu 3-cilindru. Nu nekādu. Un šodien ir tieši tāda pati situācija. Paņem vienkārši sacūkā normālu motoru. Viena no spekulācijām man kaut kāda ir tāda, ka tur tās Eiropas debīlās normas visas ar tiem kaut kādiem motoru tilpumiem tajā Itālijā, un kur tur viņi nāk tie visi tie. Varbūt tāpēc, varbūt vienkārši, nezinu, lai būtu ko ierakstīt bukletā, ka baigi maz tērē. Kaut gan, nu, ar šitām visām lietām ir tas, ka viņi maz tērē, it kā jā, bet no otras puses, lai viņš priekš iet, tev ir jātur apgriezienos. Un tu tā kā, nu, koks ar 2 galiem, viņš tev tāpat strādā apgriezienos un tāpat viņš rī. Un tur neko tur baigi ietaupīt no tā viss nevar.